371. Balso par savu 371 Battle XLV bet sezonas favorītu un piedalies jauna iPhone 16 Pro izlozē. Balsot var vienreiz dienā. Meklē visu informāciju slotsfighters.com mājaslapā vai linkā zem šī video. Bet scores, ātri rezultāti. Ejo, mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 371 Battles 6. sezona. Vai varam pa lādījumu ierot rokas? Nē! Nākamais battles, 8-daļfināls. Uzvarētājs dabūs 100 eiro no 10 000 balvu fonda. Un pēc tam jau 4-daļfinālā cīnās jau pa lielāku naudiņu, un tā jau līdz finālam. Bet pirms mēs sākam, protams, liels paldies Monster Energy un LV Bet Scores. Ierodam maksimāli troksni arī viņiem, bez viņiem nebūtu šīs. Super! Labi, ok. Reper pa labi, saka, kas tu esi? Andrejs Bīta, babies, yeah! O, reper pa kreisi, saka, kas tu esi? Ajo, Lamberts, Liepāja, LM Biziju, vasāpei! Super! Pirmais, kas sāk pēc izlozes, ir Andrē. Tu esi gatavs? Gatavs. Melošeik, let's go! Nu ko, pazīsimies, kas Lambertam vēdrā? Izties iesvīts un ne pa jokam, nemīs, vismaz papis īsi kodam. Kā lai es uztver nopienu pacana dūragi skilziņā, tu stāvs man sūkā, džeks rukā un drukā, rezultātā ārā rubās liricismu rubī, bet ar dikciju gruzās un vēl tukši runā. Tavos bāros vakums, kad lamps pie miķa, viss pulsble atlūst. Pieteikumā blato par to, cik viņš krūts, kamēr uz monitoru fonē animē kūts. Puse lepāk izstāst, kā diskoļu modi, bleģ atver acis, tu studē animē lori. Es gan jau stāvu ierakstīt šī nuģa defnautā, flieks beidzot iemācījies repot defaultā. Pāris divvārdenes tavus tekstus nerotās, man katra puška grozā, tev rezultāts ir negrozāms. Tev nav par ko rakstīt, jo visa tava dzīve ir par to, lai ar tas tu būtu tīri grīd. Un savu verbālo caurei nemaz ble nesāc, tu viķiku kliķis mazais seštaks. Pie Miķa Andrē viss pūs ble tresī pretī Justina Biebera demo versija. Jebkurš jaks, kam ir psiholoģijas diploms, man apgalvos to, ka tev ir Peter Pana sindroms. Pāns! Atbalstam, ierot troksni! Ok, Lambertam jāatbild. Yeah, boy! Let's go, Melošeik! Yeah. Ai. Andrē, beidz. Ai. Andrē ir tas žeks, kas pats sev sašoja lods kājās. Tu šeit batlā esi miega zāles, es kā modinātājs. Viegli šāds mūdāks man pīst nost, viņš jau intervijā iztērēja suka vīz drosm. Un kāds vēl saka, ka viņš riktīgi bļa bārds metot, bet man kauns būt, pat tāds repot. Tu vari repaks, moš kāds pāris bekot, tu vari nepietupties, ja tu sūkā tros stāvs esot. Viņš vēl domā, ka takts rēķina prasmīgi, tu neesi repaks, bet fans, kas mēģina rakstīt, kamēr tas repa sūds šis ta mani izpestī. Tu bļā repo par naudu, te vienākumi ir prosta stipendija. Kāda bagātība, tu nevari būt repaks, vana bijis ir itin viss, kas no tevis sanāk nīda malā bīd. Šis ir mans laukums, nekā līdzīga nav mums. Viens mans treks interesantāks kā tev viss albums. Ko tu vispār iesāks? Savu puļi, moda, klau, vari ticā iebāst. Visiem kauns ir par tevi, bet vismaz klauniem vēl nē. Tev puselaini
zini joki, kas paņemti no draugiem LV. Kā piemēram pieteikumā tas tur par zirgu bārā. Bet viņš ir oriģināls, batlam ievāc joks vēl no tirgus bābām. Viņš visu savu teipu nāk no pazemes ārā. Bet tu esi tik brainded, ka tev ir smadzenes zārkā. Viegli tevi tagad aizzīt man, jo tev tekstā tā īsti pat raimskīm nav. Kuram pis skatīties, kā uz bīt šitas lūzeris pisās. Tava kūca iedos visiem kaut pēc mūķenes izstāst. Runā absolūti sūdu visās rīmēs. Tu mani diso, bet pagājuši, kad izteici man komplimentus dzīvē. Sanāk, ka tavi dīsi ir nepatiesi, vai nu arī tu esi prosti tircā līdējis. Bļa Lamberts, liks tev aizmirst par balvulos, jo Lamberts smērē visiem galvu tā kā Kalvados. Lamberts, tevi skald spīta tā kā malku prostu, un ja tu domā, kā tu kaut kas esi, tad tu esi dalbajoks. Labs. Fantastiski, ierokt rokas pirmajam raundam! Jaunie. Ok, otrais rauns. Andrē, tev jāturpina. Let's go, Melošeik! Jeps, es bišķi storytelling. Kur tad palicis Lamberts, kas raudāja man uz pleca, kad visi viņu grūstīja un stumdīja ārā no tā betla? Kur tad palicis Lamberts, kas man uzslavas dāvāja? Nevis par katru matu mani betlu grupčetā zākājas. Tu vari līdz tirsā kaut ar ziepēm, viņi tevi tāpat līdz galam nekad neatzīs, jo dienas beigās tu esi un būsi scēnas vanabīs. Blato ar savu izaugsmi, parunājam par straumu, par to, kā 7 no rīta pālī tu tēloji dauni. Vienbrīd viņš dikraidoja pakiju bez apstājas, nākamajā saka viņam repot vēl jāmāc. Vēlāk viņš jau saka, ka viss ir sasniedzis pats, un ka pagīs patiesībā nav nekas. Tu pats vispār zini, kas ir īsts un neīsts, jo no mana POV tu esi reāli debils. Nomet to ego un nolaidies uz zemes. Tās delūzijas tev pašam neko labu, bļa, nenes. Te nelīdzēsat maskas, atmaskoji pats un nemaz nesās blatot kūci, labāk stāvu savu pazarmisters. Nepisos ar scēnu, nodriš pats savas bračkas. Es nepisos ar scēnu, ja tu esi scēnu pacan. Klusum brīdis Lambertam. Varam arī iehaipot. Lambim betlu WhatsApp grupa ir kā bitei medus. Agrāk pēstens tur staigāja kā uz plāna ledus. Es nesapratu, ko viņš šogad vēl bļa pisinās, tāpēc nobloķēju Instā un čekoju, kā viņš to bļa risinās. Un, protams, ka pacels blatodums ielas. Var redzēt, ka tev ar mahinatoriem nav pieredzi. Es pierādīju to, ka neesi mainījies par matu. Es zīmēju lausiņus, kamēr tu kapā manu šahu. Tu vēl joprojām dirsais mugurs, joprojām lieki blato. Tavs raksturs ir vājš, labāk nišu sev atrod. Es atpakoju tavu tēlu, tā kā DPD paciņu. Tagad sūtu tevi atpakaļ, laimīgu taciņu pāns. Nav krūt nodris savējos, Lambert. Ko, bļa? Fake bullshit. Sakaujieties varbūt. Ok, labi, Lambertam jāatbild ierot rokas, lai pārdivu! Yeah, boy! Davai, bļa. Let's go, Melošeik! Ai. Yeah. Homie, tas, ko tu dari, nav nekāda lobotomija. Par to jau repoju sen, tu esi prosta kopija. Es tevi iznesīšu, tā lai līgā mazāk blusas riņķo. Šitas haslers paļu bombu savus plusas tirgo. Tu stāst, kādēļ reperu galvām pakaļ doties. Nedicis atlasē pirms panta, izpisi galiniekam atvainoties. Apsolu, ka viņš nevienu fišku neizdomās, jo šitam bombzim izštukot pat svaigu kličku neizdodās. Katra rinda no pamatiem trāka, bet tev ir tikai savām tiršmāka. Nedicis, ka tev ir atreiki trāki, vari pisties pats savu bedru rāk. Neatstāšu šo kortu tīri, pēc bātlas rāzu uz morgu bīģi, jo zem jebkuras debatla kritikas ir tavi jobanie normatīvi. Viņš papisīs un mājās dusmās ies un muķīs vēl vienu iespēju tehnikumā uzstāties, jo nav nekādu bāru diletantā. Teķa koncī daudzi nemaz nebija, jo gulēt lekcijā ir interesantāk. Saki, ka tu esi vārdu pilns, bet atskan tev tikai vārds zilps. Večukiņ man ir tāds stils, iepist, lai ēka pārsvils. Šaubos, ka normāli repot sāks, jo skili no nekurienes nerodās. Un ja tu nopisķi stage name, kā mēs zinām, ka tu nezods pārs? Tu kopē lietas, sauc tevi par printeru repā. Gan jau beats temus arī lādē internetā. Šķiet, kad repo, lai tautu izbesītu. Nodris sauc repers, pats repo par pankūkām un glicerīnu. Kas tu esi tāds? Runā sūta, ka deputāts. Reizīgi batlot reperīt, kurš pats ar sevi ir pretrunās. Labāk pis pa vēntev bāru lēt, kāda jēga diskutēt. Un kā tu vari maita visu spēķi, neesi veltīs laiku normāli pengē
izstudēt, tak pisies. Man ūdeni nestiet, instā stāst, kad tava mazā bēd, bļā. Tu jauc viņu ar saviem tekstiem, es tev sapisīšu šo sestdienu un iešu tevi vest ārā drīz, jo neciešu tos, kuri pie pirmās iespējas iet ekrānā līst. Tas tā nestrādā, tu jau testā sāc svīst, tāpēc tevi mest ārā, es kādā netālā zārkābļa drīkst for real. Ja esmu batlā, tā ir psiha sērija, un ja domā, ka tu esi labāks, tad tev, bļā, ir šizofrēnija. Ok. Es te ieraudzīju, ka mēs riktīgi tuvu esam atnākuši. Nākas šeit, jums te jāiet, un mēs pussolītu visu atpakaļ. Ideāli, super. Ok, labi, kā jums patīk otrais rauns, Palladium? Fantastiski. Trešais rauns, Andrejs sāk, Melošēk aiziet. Pats neblato par to, kāds tev stils. Mēs visi zinām, kam tas stils pieder, bļa. Battles vienos vārtos, lambis hujā arī pa štangu. Pisies ārā un savāc savu viķiku bandu. Tev jau no pūšanas smadzenes pūst. Tekstūras trūkst, jo es nopūcu visas savas smadziņu šūnas. Viņi negrib tevi topā, tā kā veikals laca. Es ceļu latiņu un tūlīt arī sezonas babkas. Tu cel tikai benāras, ko es metu uz zemes. Rezervistu soliņš ilgojās pēc tevis. Tev pirmā maiņa tikai tad, kad Artim jātīra pods. Lambis cenās mani apēst un izlauza zobus. Misters atkodējis spēli, prosta mahārandam pogas. Tu neesi ne, tāpēc arī manas slodzes. Uz galvas emo, kāds uz rokām paļubom. Tas pats es seņa izdarītu pašan, ja būtu širas jaks. Lampja pidrūsas vilst, kāds spļauj šo uguni. Nahuj širo 8 daļas sēriju veida upuri. Pisārā, Lambert, tos laiks ir beidzies. Pisārā, Lambert, pisārā, Lambert, tava huņa te neaizies. Pisārā, Lambert, viss kopā. Pisārā, Lambert, tu man neesi vērtīgs pretinieks. Pisārā, Lambert, pisārā, Lambert, pisārā, Lambert, pisārā, Lambert. Tu neesi dzēnis nokāpt no koka fanāti. Tas, kas sensim patīk iepūst, nenozīmē to, ka tev tā jādara. Tev jau matos pietiek sniegs. Un vispār kāds nahuj ielas? Tos vārds ir Gabriels. Domā mani biedē Pīters Pens ar bandanu. Tu izskaries pēc džeka, kas saka wagwan. Mani vairāk biedē Amanito Katana. Tu neesi gangsta, met to sūdu malā. Labāk sabučo dzeni un atvainojies pakijam. Iedos brūdam līniju un varbūt Artim arī. Bet rapu pie malas, tu neesi autentisks. Tāpatās vana bija scenā neizpaliks. Kāda jēga no pacen, kas scenā ienāca kā parazīts. Un viss, ko Marijas sevī šogad prost ritmā pis. Tu skani sūdīgi un savu tavu pats jau esi sapis. Tu pats sevi noregi, tu stulbais sadists. Ok, ienam troksti Andrej par šo astoņdaļfinālu. Lambertam ir jāatbild pēdējais rauns šajā batlā. Ienam troksti Lambertam! Aiziet, Melošēk. Nu tā pakšakosim vecīt, kā tur ir. Jā. Tāds tā, ka tevi es pis, jo esmu tehnisks un episks. Bet tu prosti esi neslikts, un ko tu pārsist spēs? Ja mācoties par mākslu, tāpat īsts artists nēs. Tu atgādini nepārāk skaistu dāmu, jo kamēr taisu bīf, tu taisi drāmu. Sākot ar to, ka aprunā reperus, kuriem šista sanāk. Beidzot ar to, ka tu bloķē mani Instagramā. Un tu saka, tevi stalkoju, asprāt, es tevi nekad nečekotu, ja mūs nesaliktu batlā. Es tevi saplēšu, brāl, ka tevi pienaglošu pie dzelzceļa sliedēm. Tas skanēs šādi. Un es ar pavēstu nāku, kurā rakstīts, ka tev vajag repu pamest sākt. Pohuj, cik tev glīti rakstās. Esmu different brīdi, netaisos tevi dzīvi pat uz brīdi atstāt. Tas, ko rakstīts, sekls beigsies battles un tev kakls būs izkairināts. Es gribu likt telpai visai zināt, kā tu vari būt ciets, ja tikai nerepojošu reperi vari izaicināt. Jauns gads, bet tu viduēji atkal pis. Tev sezona ir kā showmatch, viens battles un viss. Tas ir fakts, jo raksts tik sūdīgi, kāpēc battle tevi sauks nevis par Andreju, bet par Atei. Mana mērķis ir asta kā konkarnē. Tavas spējas ir prastas, bet es bombardēju. Mana spēle ir karsta, bet tava točna nē. Ar adat vēnu bakst kā narik Maskavas forštatē. Ja nāks pie prāta, tu repu noliksi malā. Un ja tiešām esi izsalcis, tu nomiksi badā. Jo tev katrs teksts hujovīs. Pret mani neizbraukt reperim, kuram reps ir hobijs. Jo tā ir mana dzīve. Cerēju pacelt pēc sobes skiliem. Te nav nekāda labdarība. Man rīms ir dārgs, tev ģīmis ir bāls. Jo
Tu pēc panta būsi stulbāks kā bīvis prāts. Ko tu pateikt vari vēl mēģin? Tu par muteres naudu nopērc cīgas un tad sauc sevi par self-made. Tu esi repam lieks un ar visu to, ka esi glaznotājs, šo uzvaru sazīmē tev nesaies. Ei, Lamberts Liepāj, free my boy Beltiņš, what's up? Ok, kā jums patika battles no jaunajiem? Kā jums patika battles Palladium? Ok, jāiet pie žūrijas, lai izlems, kurš tad teikt tālāk ceturtdaļfinālā. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir maksimāli troksni viņam slikts suns, un tas ir Steps! Jesus Christ, Jackie, varat nočilot? First of all, tev ir favorīta tehnika, man. Tu beidzot uztaisīji to lyrical, miracle, spiritual, individual flow un nokiloja viņu, jo es sapratu pilnībā visu, kas parasti nav tik viegli šitādā, pūlī. Patika enerģija, ļoti daudz basic bāru, nosaukt otru pa dauni, cheap. Var redzēt, ka jūs abi divi esat pazīstami pirms battle un researchojuši viens otru. Man patīk dzirdēt personīgs uzbrauciens vispārējo. Overall, sorry, es pat nevaru pateikt, ka kādu no raundiem tu pacēli. Visi trīs aiziet Lambertam. Wow, ok. Ejam tālāk, 1-0 Lamberts. Ejam tālāk. Nākamais teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis un viss pārējais un atdos savu punktu. Iedod maksimāli troks, tas ir iepriekšējās sezonas uzvarētājs Galenieks. Jā, es laikam šoreiz būšu ļoti lakonisks. Andrē, man ļoti patīk, kā tu spēlējies ar balsi. Tas ir tev liels trumpis. Bet, manuprāt, šoreiz Lamberts vienos vārtos. Es teiktu, ka šī bija performance, kur tu gribēji veikt allažu visas iepriekšējās sezonas. Tu esi sasniedzis to, kā tu iepriekš gribēji sev prezentēt. Un tu esi mega... Un šī ir iespējams līdz šim mana mīļākā performance šovakar. Ok, Galenieks! Ok. 2-0. Mēs zinām, ka Lamberts ir ticis tālāk, bet iedosim arī savu viedokli pateikt kungam vārdā Serpentīts, iedodam viņam arī troksni! Paldies liels par battle jums, sveči, tiešām. Šitas battles arī bija tiešām mega. Sākot par pirmo raundu, fiks pateikšu, Andrē, tu ienāci, nice, viss bija forši, pants bija diezgan īs, izskatījās kā tāds reprezents no tevis, bet mēs jau pagājuši gadu reprezentu redzējām, tāpēc es gaidīju, ka tu ienāks tā ar kaut ko tādu dzēlīgāku, ja? Lamberts, man ļoti patika, ka tu uzreiz sāki ar savu stage prezentu. Tu sāc un uzreiz jau kaut ko pasaki par savu pretinieku. Tu izskatījies pārliecinošāk bišķiņ nekā Andrē šajā gadījumā pirmajā raundā, tāpēc plus vēl tev bija punch pa faktiem. So, jā, pirmais rauns aiziet Lambertam. Otrais rauns. Man ļoti patika tavs storytellings. Komentārs no manis. Ja beatā ir iedotas šīs te pauzes un kaut kas tāds, viņas vajag izmantot batlā. Batlā katru sekundi ir ļoti, ļoti no svāra, un tāpēc nākotnē tiešām centies kaut ko izspēlēt ar to prikalu. Bet bija labs otrais rauns storytellings, man patika, un tu nosauc viņu tur čomus un parunājies savu nice. Lamberts otrajā raundā iegāja beast modā. Punch gulēt lekcijā. Interesantāk nekā skatīt. Nu, tas bija prikals, tas bija fine. Jā, so otrais rauns arī Lambertam punch bija labāk un tā. Un pa trešo raundu tas bija pizdā. No tevis es neko tādu negaidīju. Tu vienkārši, es nezinu, laikam sakrāji to visu enerģiju un ielika trešajā raundā, kas ir ļoti pareizi. So, trešais rauns arī aiziet tev, jo, nu, tu tiešām iegāji crazy sūdā. Jā. Lambertam punkts. 3-0 iedodam troksni Lambertam! Labs ir. Lamberts tiek ceturtdaļfinālā. Līdz ar to viņa sotaciņš. Lambert, lūdzu tev sotaciņu. Jā. Es sagaidīju, ka man tev ir 18 gadi, lai tu varētu uzvarēt kaut ko. Un vispār. Vēlreiz iedodam troksni šim battlam Palladium! Tas bija 3-7-1 battles. Seko mums pilnībā visur nāc uz pasākumiem, pērc tiešraidi un vispārējo. Let's go!